Koroči, es guļu divānā, es vienkārši skatījos video, bet es tikko smējos, ka šis bija fucking absurdi. Koroči, es sēžu, es skatos video, nu, ķipa, čalis runā, nu, par biznesu un visu kaut ko, ja. Un viņš pateica, tur bija viens lēns, ka viņš pateica, oh yeah, I charged £7,800 because that would have been 10K in USD. Un es tāds padomāju, smart move, un es, nu, ķipa, conversion, un es tāds padomāju, par to pašu runu, kur es runāju, man liekas, tas pat bija vakardien ar klientu, kur, nu, mēs jau runājam par pašiem saviem biznesu un so on, un es vienkārši tā kā, ķipa, pateicu, jā, es vēl neesmu sasniedzis 10,000 mēnesī, bet es esmu tik tuvu, un es tagad padomāju, pagaidi, tas ir eiro, cik tas ir dolāros. Un es ierakstīju tikko conversion. Un es teorētiski esmu nopelnījis 10,000 mēnesī dolāros. Nevis eiro, bet dolāros. Un es par to pilnīgi fucking aizmirsis biju. Un es tāds, what the fuck, nevar būt, bļē, ka tas reāli notika. Es reāli vienkārši, cik fucking ilgu laiku es par to nebiju pat vienu reizi iedomājies. Mans fucking mērķis, cik daudzus gadus atpakaļ bija sasniegt tos 10,000 mēnesī, bet lieta tāda, visi tie cilvēki, par kuriem es runāju, viņi runā dolāros. Un es teiktu 8,700 eiro apmēram. Un tas dolāros ir 10,200, man liekas, pat pāri. Un es vienkārši domāju, what the fuck? Nevar būt. Un es vairākas reizes ierakstīju tā, ka Verterā ķipa, cik tas patiesībā ir. Bļaļ, man fucking asaras nāk no acīm, ja tas ir fucking. Ko, bļaļ? Es to tad teorētiski sasniedzu pagājuši gadu. 10,000 mēnesī. Un es pat to fucking nezināju. Dolāros, protams, es par eiro tikai domāju, es laikam, bļaļ, es netiku līdz 10,000 eiro mēnesī. Un tikai tagad, vairākus mēnešus pēc tam. Kad tas bija? Fucking oktobris, man liekas. Jā, man liekas, tas bija oktobris. Kad es sasniedzu tos 8,7 pirmo reizi. Un es tāds, bļaļ, būtu 10,000, būtu labs. Un es kaut kādā sanāk tagad jau ir oktobris, novembris, decembris, janvārs, tur 4 mēneši ir pagājuši kopš tā brīža praktiski. Un es tikai tagad fucking iedomājos par to, bļaļ. Es nezinu, ko fucking teikt. Man gribās tagad aiziet uz Niko un vienkārši teikopēst vai ko, bet man tagad ir pauzīt, jo man ir atpakaļ jāiet strādāt, bet jā, tas bija fucking abloms, bļaļ, vienkārši, es nezinu, ko pateikt. 8,700 eiro dolāros ir pāri 10,000. Tātad teorētiski es esmu to izdarījis. Protams, tas nav profit, tas ir revenue, bet jebkurā gadījumā. Fuck.